Lai koncerti un pasākumi ne tikai pilsētās, bet arī novados noritētu augstā līmenī un skatītājiem prieku sagādātu mākslinieku un pašdarbības kolektīvu sagatavotie priekšnesumi, svarīgs ir gan vienots vizuālais noformējums un sakopta koncerta vieta, gan arī mūsdienīgs apskaņošanas un apgaismošanas tehniskais nodrošinājums. Viļānu novada Dekšāres pagastā tieši pirms 10 gadiem Bokonu iedzīvotājus nolēma izveidot senioru līnīdeju kolektīvu, kas tika nokristīts par Bokonu brīvklinēm. Dejotājs atzīst, ka talantīgas un tradīcijām bagātas Bokonu pusē bijušas arī iepriekšējās paaudzes. Tā arī mēs jau labi sen mēs te tādu saītanaviņu iztaisījām, brīvu moju atbrīvojam, kā mēs smējamies tautas nams Bokonim ir. Tur sākumā mēs spēlējam, tur šāds tāds teātris, tur daudz visādi pasaukumu taisījām, sadraudzības vakars. Un tad mums te goda tāda profesora Latkovska 100 gadu jubileja saštimējām, ka varbūt mēs dančus varam saduncot. Savus cīma meiteņas te uzrunoju, tad jau moderni bija tos Eiropas dejus un Vīnei dejas. Tu meitenes tā kā atsasauce, saka, pamēģinosim. Tā kā līnīdejas senioru vidū kļūst arvien populārākas, Dekšāres pagasta iedzīvotājus nolēma pašu spēkiem rūpēties par koncertu apskaņošanu un iemūžināšanu. Tāpēc līderprojektu konkursā iesniedza projektu klubiņa ansambļa Bokonu brīvklines izveide, kas paredzēja jaunu skatuves tērpu, atskaņotāja, datora un videotehnikas iegādi. Zīmīgi, ka dejotājām jau top idejas nākamajiem projektiem. Vairākus tārpus sašom, tā ka mēs daudz braukojam, daudz uzastojam, tā ka mums ļoti līderīgi tas ir. Un priecājamies, ka ir tāda izpēja. Tad pago kāds breiteņš vēl, tad mēģinojumi, tāds akmiņš 26 stundas ir apkārtmārs 10 metri gan brēš. Uz privātos zemes es jau katrā ziņā gribētu te dabūt uz zemes, bet molā pītamā vītā. Tur mūs napīlēš, tur īt ekskursijas šādas tādas. Šobrīd kolektīvs piedalījies jau 153 koncertos, nesot savas dzimtās puses vārdu visā Latvijā un pierādot, ka Bokoni ir vieta, kur kopā pulcējas draudzīgi, aktīvi un sirsnīgi cilvēki. Dzīva un enerģijas pilna kultūras dzīve rit arī Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Lai pilnveidotu, paplašinātu un dažādotu sarīkojumu veidus, Kaunatas tautas namā 2011. gadā biedrība Rāzna Plus īstenoja līderprojektu par apskaņošanas, apgaismošanas un video aprīkojuma iegādi. Es bijušais kultūras darbinieks un piedaloties pasākumos, man, protams, sāpēs sirds un bija tāda iecerē palīdzēt ar kaut ko savam pagastam, savam mīļajam kultūras namam. Un šajā projektā pats galvenais mērķis bija pilnveidot kultūras dzīvi. Mums kultūras namā daudzus 10 gadus nebija dzīves mūzikas tā saucamās. Un iegādājoties klavieres digitālās, mēs tikām tik tiešām pie labiem pasākumiem, pie labiem kolektīviem un arī savu pašdarbnieku kvalitātes celšanai. Skaņas aparatūra palīdz mums, protams, gan diskotēku rīkošanā, gan arī ārā un dabas pasākumu rīkošanā. Digitālās klavieres, mikrofoni, atskaņošanas vienības un pults ir tikai dažas no iekārtām, kas šobrīd lieliski noder ne tikai koncertos, bet arī mēģinājumos. Bez tam ir arī videoprojektori, kurus izmanto ne tikai kultūras darbiniece, bet arī ārpus pasākumiem, deju kolektīvs savos mēģinājumos, bērniņi un arī mazi dejotāji un dziedātāji. Ir arī pults skaņu un dažas lietiņas ar apgaismojumu saistītas. Jauna un mūsdienīga aprīkojuma uzstādīšana ir arī viens no būtiskākajiem notikumiem, kas pamudinājis bērnus un jauniešus pievērst lielāku uzmanību un centību savu talantu izaugsmei. Savukārt Rēzeknes novada Bērzgalē viss notiek. Vietēji iedzīvotāji dzied, dejo un spēlē arī dažādus mūzikas instrumentus. Uzsver biedrības sieviešu interešu klubs Astra valdes priekšsēdētāja Daila Ekimāne. Lielākie Bērzgales pagasta koncerti, atklāšanas un kopā sanākšanas pasākumi vasaras sezonā norit Bērzgales pussaliņā. Te tāda interesanta vieta pussaliņa ir dēļ tam, ka te kādreiz savos laikos ir bijusi ferma.
vai tie ir cūku ferma vai vistu ferma. Es īsti napasaciešu, kāda ferma, bet te ir bijusi ferma. Bet tagad tie ir kultūrai un atpūtai ļoti laba un pateicīga vīta. Vasarā praktiski visi pasaukumi te notiek estrādī. Agrāk, protams, baļļu notika vairāk, tagad ir mozāk, pieprasījums ir mozoks. Bet kultūras pasaukumi, kā tādi, notiek koncerti, notiek pēdējais lielākais koncerts. Tas bija Startautisko folkloras festivāla Baltika 2015, viens no koncertiem. Lai kultūras pasākumi noritētu skaistā un sakoptā vidē, līderprogrammas projektu konkursam tika iesniegts projekts Brīvdabas estrādes atjaunošana Bērzgalē, uzlabojot ne tikai estrādes vizuālo un estētisko tēlu, bet arī izveidojot māksliniekiem ģērbtuves telpu un atjaunojot estrādes vecās koka konstrukcijas. Ja, protams, jau bija savu laiku nokolpojusi, nolītojusies. Tīši tāpat, kā arī porēji projekti mēs jau tūptāji, arī itas. Vispirms tika apzinotas vajadzības, ko mēs varam izdarāt, kas mēs būtu Bērzgalī vajadzīgs. Tika nojaukta pilnīgā visas kūka konstrukcijas, ko jūs tagad redzat, pilnībā tika nojauktas, palika tikai pamati. Un tika uzliktas jaunas, uzcelta no jauna visas kūka konstrukcijas. Tagad ir prieks un gandarījums ne tikai uzstāties pašiem, bet arī vēlme aicināt ciemos citu pagastu kolektīvus. Piedaloties līderprogrammā, iegūta vērtīga pieredze un iespēja radīt pašdarbības kolektīvu un vietējo talantu izaugsmē labvēlīgu vidi, atzīst bērzgalieši, kā arī Kaunatas un Dekšāres pagastu iedzīvotāji. Nākamajā raidījumu cikla līderprojektu iegūmi Rēzeknes un Viļānu novados 4. raidījumā iepazīstināsim ar veselīga dzīvesveida piekritējiem, kā arī vērosim sporta bāzes attīstību Kaunatas, Čornejas, Ilzeskalna un Dekšāres pagastos.